Es gribētu sākt ar tādu retorisku jautājumu. Vai jūs esat pārliecināti, ka jūsu sakari ir droši? Ir kāds šeit pārliecināts par to? Jā, es arī neesmu. Un jāsaka tā, ka, ja mēs runājam par drošību sakaru sistēmās, nav jau runa tikai par mūsu personu datu aizsardzību. Jo, kā jūs droši vien zināt, šobrīd esošās tehnoloģijas paredz ļoti daudz arī mašīnu sadarbību. Tas nozīmē, ka teiksim, šī mašīnu saziņa arī ir pakļauta dažādiem pārraides rīkiem un nav tik droša, kā mums gribētos. Nu, par to es šodien nedaudz gribu parunāt un ieskicēt tās galvenās tendences, kas mums ir jārisina, runājot par sakaru sistēmu drošību kvantu kontekstā. Nu, runājot par kvantu sakaru sistēmām, man gan gribētos salīdzināt to ar varbūt ne tik pārāk senā vēsturē esošiem automobīļiem, ka tie nomainīja zirga pajūgus un kas bija automobīļiem jāvada pa priekšu. Tas bija cilvēks ar sarkanu karodziņu, kas brīdināja, ka automobīlis nāk. Tādā varbūt kondīcijā šobrīd attīstās arī kvantu sakaru sistēmas tādā sabiedrības uztveres ziņā, jo pēc būtības jau, ja mēs paskatāmies no tāda pakalpojumu sniegšanas viedokļa, tad svarīgākais jau šeit ir tomēr tas, kādu pakalpojumu saņem lietotājs, tātad sabiedrības labā, ko arī Jašlavs pieminēja savā runā, tātad kā sabiedrība no tā iegūs. Un ja mēs tā paskatāmies tādas attīstības tendences, tad ļoti labi redzam, ka šobrīd mēs jau ejam saucamā taktilā interneta ērā. Tas nozīmē, ka aizvien vairāk mums ienāk dažādu mašīnas saziņas rīku, un bieži vien lēmumus par vienu vai otru procesu pieņem jau automātiski mašīnas, tātad sistēmas, kura vairs nav tieši cilvēku iejaukšanās. Nu, tas arī padara šīs sistēmas tādas atkarīgas no drošības, jo, ja šīs sistēmas nav aizsargātas, tādā gadījumā mums ir jārunā jau par to, ka mēs varam tikt pakļauti dažādiem uzbrukumiem. Kas vēl šeit svarīgi? Svarīgi, protams, ir arī ātrdarbība. Tā kā sarunas tēma bija saistīta arī ar ātrdarbību, nu tātad šis te intervāls, kas ir nepieciešams mašīnas saziņai, protams, arī ir pietiekoši liels izaicinājums, kā samazināt, ja cilvēka acis nejūt šīs te milisekundes, tad mašīnas saziņā tas, protams, ir svarīgi. Kas tad notiek šķiedru optikas pārraides sistēmu jomā? Nu, kā mēs redzam, šī te dinamika ir ļoti strauja, un droši vien lielākā daļa no jums zina Mūra likumu, un atcerās arī to, ka Mūra likuma šobrīd tās tendences, diemžēl, vairs nav izteikts, jo, ja salīdzinām tās ar sakaru sistēmām, tad runājot par šķiedru optikas pārraides sistēmām, tās jau tomēr šī caurlaides spēja ir daudz straujāk pieaugusi. Tātad tas nozīmē, ka ir pieaugušais datu pārraides ātrums, un otrs, protams, tad jautājums, uz kurieni tad šīs sakaru sistēmas virzīsies, jo vienmēr jau ir arī būtiski ne tikai pētniecībā izstrādāt kādu risinājumu, bet tā pašā laikā to arī aprobēt sabiedrības interesēs, jeb komercializēt. Nu, un līdz ar to, teiksim, mēs redzam, ka arī šajā virzienā parādās jaunas tendences. Un, ja mēs paskatāmies, kur šobrīd esošās sakaru sistēmas ir sasnieguši savu slieksni pārraides ātrumā, tad redzam, ka tie nākotnes inženiertehniskie risinājumi vairs nav, es teiktu, tādi vienkārši tehnoloģiski, kā mēs varam to pieņemt, ja, piemēram, šķiedras optikas pārraides sistēmās mums darbojās gaisma pēc principa ieslēgts, izslēgts. Tātad šeit parādās jau jaunas signāla apstrādes metodas, kuras ir nepieciešams arī ieviest sakaru sistēmās, lai nodrošinātu to drošumu. Vēl kas, ja mēs paskatāmies iepriekš pieminēto Mūra likumu un tās tendences, kā attīstās sakaru sistēmas, tad mēs redzam, ka tā nākotnes tendence, nākamie 20 gadi jau iezīmējās ar tādu tehnoloģiski netik strauju izaugsmi
kā tas bija gaidīts, kā tas tika prognozēts. Un tas ir tieši saistīts ar to, ka vairāk jādomā ne tikai par pārraides ātrumu, bet arī par pārraidāmo datu drošumu. Un šeit tieši parādās tā svarīgā tendence, parādās nepieciešamība pēc kvantu sakaru tehnoloģijām, tātad kā palielināt šo sakaru sistēmu drošību. Nu, ja mēs skatāmies šī grafikā, tad redzam, ka teiksim, šī caurlaides spējas pieaugums ir samazinājies salīdzinoši ar gaidītajām prognozēm. Nu, ja mēs runājam par sakaru tīkliem, tad Latvijā ir tomēr tāda unikāla situācija, ka mēs esam ļoti veiksmīgi attīstījuši savu optisko šķiedru infrastruktūru un esam viena no vadošajām Eiropas valstīm optisko šķiedru pārklājumu jomā. Un, ja mēs paskatāmies tās tehnoloģiskās gatavības dažādiem risinājumiem, ko piegādāt klientam, tad redzam, ka teiksim, tādi pasīvie optiskie tīkli, tas nozīmē šķiedri līdz mājai, šķiedri līdz terminālim, mums ir ļoti labi attīstīti. Tas nozīmē, ka šajā ziņā mēs varam jau integrēt kvantu atslēgu pārraides principus. Bet kur šeit parādās lielie izaicinājumi, jeb risināmie jautājumi? Tātad viens no svarīgākajiem, protams, ir, kā nodrošināt līdzās pastāvēšanu kvantu sakaru kanālam un eksistējošam sakaru kanālam. Otrs, protams, ir jautājums par interferenci. Tātad mēs noskaidrojam, ka kvantam tomēr vajag ļoti klusu šo te fonu. Ja, pretējā gadījumā mums nebūs šo sakaru. Nu, tas nozīmē to, ka teiksim, arī šis jautājums, ja mēs runājam par datu pārraides attālumu, kas, protams, ir ļoti svarīgs un tomēr nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi sakaru pakalpojumiem dažādos attālumos, arī šeit kļūst dominējošs. Un, protams, ir jautājums, kā nodrošināt šādām te sistēmām daudz piekļuvi. Tātad tas nozīmē to, ka teiksim, nav tikai saņēmējs A un B, bet teiksim, ir līdzīgi, kā tas ir pasīvo optisko tīklu gadījumā, vairāki saņēmēji. Nu, risinājumi šobrīd tiek meklēti diezgan aktīvi pētniecībā. Ir ļoti daudz dažādas schēmas, jo šeit var redzēt vienu piemēru. Ja mums ir, teiksim, gaismas avots un mums ir iespēja šo gaismas avotu nodrošināt ar ļoti stabilu attālumu starp kanāliem, tad mēs šeit varam nodrošināt tādu esošo sakaru sistēmu koeksistenci ar kvantu sakaru kanālu. Nu, kā redzat, teiksim, šeit ar zaļo līniju mums ir kvantu kanāls, tad otrs ir kanāls, kurš mums nodrošina, lai vispār šāda pārraide varētu notikt, un tad kādā veidā, teiksim, mēs to varam nodrošināt pēc iespējas lielākos attālumos. Šādas sistēmas gan testa, gan pilota režīmās eksistē, un tā strādā, izmantojot stabilus gaismas avotus. Nu, tad jautājums, kā tad nodrošināt šo te līdzās pastāvēšanu? Nu, viens no tādiem klasiskiem modeļiem šobrīd ir, ka mums ir atsevišķas sistēmas, ir, teiksim, mums klasiskā šķiedra optikas pārraides sistēma ar viļņu garumu dali. Tas nozīmē to, ka mums ir vairāki viļņu garumi salikti katrs savā kanālā un apvienot vienā šķiedrā, un mums ir atsevišķi kvantu kanāls, kur mēs nodrošinām šo te augstas drošības pakāpes pārraidi. Nu, ja mēs, protams, saliktu abus kopā, tā vienkāršot, ja palaistu, acīm redzot, nekas labs mums tur nesanākt. Nu, tādēļ ir risinājumi, un šobrīd arī Rīgas Tehniskajā universitātē strādājam pie šiem risinājumiem, piemēram, izmantojot optisko šķiedru ar vairākiem kodoliem. Tātad tas nozīmē to, ka mēs jau daļā šo šķiedru izmantojam klasisku kanālu, un daļā šķiedru mēs izmantojam kvantu kanālu pārraidei. Bet, protams, šeit arī ir ļoti daudz jautājumu, kas notiek, teiksim, iedarbojoties starp šiem kanāliem, kā veidojās traucējumi. Un arī ir jautājums par to, kā šādas sakaru sistēmas, teiksim, mēs varētu integrēt pēc iespējas lielākos attālumos, kas, protams, būtu arī interesi.
no pielietojuma viedokļa. Tālāk vēl risinājums ir, ka mēs varam izmantot atsevišķus stabilus kanālus. Tad tas nozīmē to, ka šie kanāli savā starpā nemiedarbojās, tātad tie ir stabili, un līdz ar to, teiksim, vienā no šīm joslām mēs varam pārraidīt kvantu kanālu, tātad līdz ar to nodrošināt šādu te, sauksim, krāsainu pārraidi pietiekoši lielos attālumos, tātad runa ir par vairākiem 10 kilometru. Bet, protams, šeit parādās jautājums, ja mums ir nepieciešams pastiprināt šādu te kanālu, vai mēs varam to izdarīt. Atbilde šobrīd ir tāda tehnoloģiskās gatavības stadija vēl nav tādiem risinājumiem, līdz ar to, teiksim, tas ir arī viens no risināmiem jautājumiem gan pētniekiem, gan inženieriem. Un tad vēl viens tāds risinājums ir optiskā laikdale, ka mēs izmantojam laika logus pārraidei starp tradicionāliem kanāliem un sakaru kanāliem. Bet šeit atkal, protams, ir jautājums par sinhronizāciju, jautājums par laika kontroli, un kas ir pats kritiskākais, tā kā mums ir optiskajā šķiedrā dispersija, tad arī šī dispersijas ietekme. Un, protams, kā mēs varam risināt šādas te tehnoloģiskas uzdevumus, un kas ir tās, varbūt tās iespējas, izmantojot esošās zināšanas un tās pielietojot kvantu sakaru sistēmām. Viens, mēs varam izmantot ļoti stabilas gaismas avotus. Piemēram, mēs varam ģenerēt, izmantojot mazā stikla lodītē šauras spektrālas līnijas, kas ir stabilas un kas ļautu mums tās izmantot kā nesējs arī kvantu kanālam. Kādēļ tas ir šobrīd interesanti arī nozarei un tā skaitā pētniecībai? Ja mēs paskatāmies tradicionālos sakaru kanālus, tad, protams, diemžēl mēs nevaram nodrošināt, ko mēs saukt par spektrāli ierobežotu gaismas pārraidi. Turpretī ar frekvenču ķemmēm mēs šo attālumu varam palielināt, līdz ar to pārraidi, teiksim, mēs varam nodrošināt arī vairākos līmeņos. Tātad tas ir risinājums, kurš var ienākt kvantu sakaru sistēmās jau kā tāds bāzes elements sakaru sistēmu izveidei. Un noslēgumā, tad, protams, vēl jautājums, kā katram individuālajam lietotājam, izmantojot, vai tā būtu, teiksim, kāda viedierīce vai telefons, varētu nodrošināt drošību, izmantojot kvantu atslēgu pārraidi. Šobrīd spēkā esošās tehnoloģijas pilnvērtīgi vēl nepiedāvā šādas risinājumus, bet tā labā ziņa ir tā, ka ļoti aktīvi notiek dažādu tehnoloģisko rīku testēšana, lai varētu arī telefonā integrēt šādu te moduli, kas ir kā gadījuma skaitļa ģenerators, kas ļautu nodrošināt arī, piemēram, bezvadu sakaru tīklos šādu te kvantu sakaru sistēmu un kvantu drošu kanālu pārraidi. Jāsaka tā, ka pašlaik, ņemot vērā to, ka šī te gatavības stadija šādiem te rīkiem ir vēl diezgan agrīna. To nevar teikt, ka tas varētu būt šobrīd masa piedāvājums, teiksim, tāds plašs ražošanas piedāvājums, bet jebkurā gadījumā šādas te attīstības tendences ir. Paldies! Tas ir viss, ko vēlējos vēstīt šobrīd. Paldies! Aplausi! Tātad mēs runājam gan par optiskajiem tīkliem, gan arī par bezvadu tīkliem. Faktiski stāsts par jebkuru sakaru tīklu. Tieši tā. Šobrīd, protams, realizēt vienkāršāk to ir optiskajos tīklos ar gaismas kvantiem, bet arī bezvadu tīklos. Vai stāsts ir arī par mobiliem sakariem? Jā, tas ir viens no virzieniem, kur šobrīd aktīvi notiek ražotāji dažādi risinājumi meklēšana, arī tieši mobilajos sakaru tīklos un bezvadu sakaru tīklos, ne tikai satelīti šāda pārraide nākotnē varētu tikt nodrošināta.
Jo, piemēram, šobrīd Latvijā, ja es pareizi saprotu, ir situācija, kurā tur izmantot gan 3G, gan 4G, gan 5G un drīz arī 6G tīklus. Nu, tas ir milzīgs apjoms ar visdažādākajām tehnoloģijām, kuras jāuztur vienlaicīgi. Vai jūsuprāt ir iespējams viens tāds brīdis, kurā mēs beidzot atradīsim tādu vienojošo tehnoloģiju, vai atkal paralēli pastāvēs daudzas citas, turklāt savietojamības jautājums vienmēr būs problēma? Kā tas izskatās šobrīd? Es domāju, ka vismaz ne tuvākajā nākotnē, jo tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, bet, ja mēs runājam it īpaši par bezvadu tehnoloģijām, ir kaut kāds laiks, pēc kuras viņas tikai var noņemt, kad viņas ir sevi tā teikt, atpelnījušas. Ja. Līdz ar to, teiksim, šī koeksistence vienmēr būs aktuāla. Un arī runājot par drošību, šeit jau ir svarīgākais atcerēties to, ka šī te saucamā Q-diena, ja diena, kad kvantu datori būs tik tālu pieejami, ka tie jau sāks apdraudēt esošos tīklus, tad līdz tam sakarkanāliem ir jābūt gataviem. Q-diena. Tad viens jautājums arī no slaido, tāds populārākais Latvijā ir pieejams kvantu noklausīšanās ierīces, EVAS vai eavesdroppers, vai Eva var izvēlēties, kuru fotonu tā grib noklausīties vai nomērīt, piemēram? Tas nebūs tik vienkārši. Tas jau ir tas unikālais šajā risinājumā, ka tas nav tā iespējams, par to vēl šodien noteikti tiks runāts, ja teiksim, nav uzticamības starp šiem diviem runātāju un klausītāju. Ja. Jo tas ir līdzīgi tā kā salīdzinot, teiksim, optisko šķiedru sakaru tīklā teorētiski pieslēgties var, bet ja tas tīkls tiek rūpīgi monitorēts, jebkurš šis pieslēgums būs identificējams. Tad vēl man grūti iedomāties, vai tiešām kvantu sakariem var izmantot klasiskos sakaru tīklus, kā optiskās šķiedras, piemēram, vai troksnis siltuma kustības dēļ netraucē? Troksnis traucē, tas ir neapšaubām, bet tādēļ jau ir tas jēdziens tumšā šķiedra, kur var pārraidīt atsevišķi, vai arī otrs variants, kā šeit mēs arī skatījāmies, teiksim, piešķirt atsevišķu kanālu tieši kvantiem. Tur ir ļoti šauras spektrāls līnijas, kas viena otrai netraucē, un mums ir atsevišķi kvantu kanāls, kas savukārt netiek traumēts no tām tradicionālajām sakaru sistēmām. Paldies, profesor kungs. Paldies.